Emīls Melngailis ir viens no tiem komponistiem, un es te runāšu arī vispār rietumu kultūras kontekstā, ne tikai Latvijas kontekstā, par kuru varētu rakstīt operu. Katrā ziņā spēcīgu romānu viņš pilnīgi noteikti būtu pelnījis, jo mēs zinām, ka viņš bija, varbūt pat ģeniāls skaņu mākslas pasaules pārstāvis. Viņš bija diriģents, viņš bija uzņēmējs, viņš bija šahists, viņš bija skandālists. Vārdu sakot, viņa personība bija ļoti daudzveidīga. Domāju, ka daudzi viņu atcerās kā faktiski pilnīgi neizturamu cilvēku. Daudzi atkal teiks, ka tajā brīdī, kad Melngailis diriģē vai komponē, viņam var piedot visu. Pilnīgi noteikti Melngailis ir viens no tiem, kas bija vislabākajās attiecībās ar latviešu tradicionālo mūziku. Viņš ir Jurijāna Andreja sekotājs, un Jurijāna Andrejs bija tas, kurš piedāvāja tautas dziesmas neapgrūtināt ar rietumu kultūras harmoniskajām bagātībām, bet dot absolūti vienkāršu, diatonisku, tīru lasījumu. Un Jurijāna Andreja sekotāji pirmie divi bija Emīls Melngailis un Jēkabs Graubiņš. Viņiem ir diezgan atšķirīga pieeja, jo Graubiņam patīk tādas perfekti nostrādātas filigrānas, skaņu celtnes. Emīls Melngailis tēš raupjāk, un nav nekāds brīnums, ka kādā recenzijā Graubiņš par mūsu aplūkojumu Emīļa Melngaļa Jāņu vakaru teica, ka tas gan ir tautdziesmu reminiscencēm bagāts, svaigās krāšņās harmonijās plūstošs, bet formāli saraustīts. Ko nozīmē formāli saraustīts? Melngaļa rīcībā ir ķieģeļi, viņš liek šos ķieģeļus blakus, tādā skaidrā, ornamentālā rakstā, un viņam nav nekāda nepieciešamība šiem ķieģeļiem piedot kaut kādu saistvielu, jo tie paši dabiskā kārtā turas kopā. Un te mēs nonākam pie vēl viena fenomena. Melngailis ir tas komponists, kura dēradē bieži vien nevar atšķirt, kur ir autentiskais tradicionālais materiāls un kur ir viņa paša dots tautas dziesmas pārveids vai tautas dziesmas alūzija vai atbalsts, vienalga, kā mēs to nosaucam. Un Jāņu vakars ir ļoti spilgts paraugs, jo šeit Melngailis savu oriģinālo dērades rokrakstu ir pinis vienkopa ar divām Jurijāna Andreja pierakstītām līgotnēm. Un tā ir radusies šī monumentālā kompozīcija, kas sākotnēji bija iecerēta kā baleta sastāvdaļa. Tad mēs varam atcerēties gan franču baleta paraugus, kur arī vajadzēja dažādus žanrus jaukt kopā ar dziedāšanu, piemēram, dejošanu, gan Morisu Ravelu, un sakojot šiem baleta daudzveidīgošanas piemēriem, arī Melngailis gribēja savu baletu Maija papildināt ar dziedāšanas elementiem, bet te ir viena būtiska lieta. Melngailis ir izcils, kad viņam ir jāveido salīdzinoši nelielas kompozīcijas, un nepārāk izcils, kad viņš grib pievērsties kaut kam izvērstam. Viņš ir tas, kurš iededzina tādu mazu zvaigznīti, un tad tā zvaigznīte mirdz spēcīgi un mirdz mūžīgi, bet tādu lielu galaktiku uzzīmēt, laikam nebija gluži viņa spēkos. Tādējādi mēs atceramies nevis baletu Maija, bet dziesmu Jāņu vakars, kas ir komponēta 28. gadā, publicēta 28. Un pirmajos svētkos tā izskan 1931. gadā Teodora Raitera vadībā, pēc tam divus svētkus to diriģēja pats Emīls Melngailis, pēc tam par rekordistu kļūst Jānis Dūmiņš. Un interesanti, ka pēc Otrā pasaules kara Melngailim liktenis diezgan nežēlīgā kārtā piespieda būt visai konformistiski noskaņotam pret padomju varu. Viņš nonāca ļoti sarežģītā ģimenes situācijā. Viņam bija cerība varbūt izglābt meitu no ļoti smaga likteņa, un tādēļ viņš runāja to, ko vara no viņa gribēja dzirdēt. Un 2 gadu desmitus vēlāk viņa Jāņu vakars kļuva gandrīz vai par ieroci latviešu tautas uzskatu paušanā pret padomju varu. Mēs atceramies, ka 50. gadu beigās izvērsās diezgan nikna kampaņa pret Jāņiem, kur arī vairs Jāņogas nedrīkstēja nosaukt vārdā, un tautā smējās, ka murjāņus būs jāsauc par murpēteriem tagad turpmāk. Un nebija jau gluži tā, ka Jāņus aizliedz. Droši vien vairums dokumentu teiks, ka vienkārši neieteica, bet mēs arī zinām, ko padomu laikā nozīmē kaut ko neieteikt. Un tad 60. gada svētkos Jāņu vakara nebija, bet 65. gada svētkos Jāņu vakars kļuva par tādu tautas manifestācijas izpausmi,
ka vietējie varas vīri, tā var tikai iztēloties, ja, vienkārši sēdēja un svīda, jo bija sabraukuši Maskavas funkcionāri, un tauta pieprasīja Jāņu vakaru atkārtot. Un mūsu vadošie prasīja Kosīginam, kurš toreiz sēdēja un bija ļoti, ļoti augstā amatā Padomju Savienībā, vai tad vispār drīkst atkārtot? Un viņš ir teicis, bet kāpēc gan nē? Kā vienmēr, tad vietējie ir daudz bailīgāki nekā tā vara, kura priekšā mūsu tik ļoti centās izkalpoties. Un tā Jāņu vakars esot noskanējis arī otro un arī trešo reizi. Un vēl viens spēcīgs piemērs ir no 1985. Gada svētkiem, kas arī ir ļoti nozīmīgs brīdis, gan kā atmodas sākums, gan vispār visā dziesmu svētku vēstures kontekstā. Jāņu vakars to nodiriģēja Jānis Domiņš, un tauta pieprasa, kopkoris skaļi pieprasa, lai uz skatuves kāptu Haralds Mednis, kurš tagad ir izslēgts, vienkārši nežēlīgi izslēgts no virsdiriģentu loka. Un Mednis kāp tajā tribīnē, un viņš nodiriģēja to Jāņu vakaru. Un pēc tam nodiriģēja arī programmā neiekļauto gaismas pili. Un atkal tas ir viens no tiem pagrieziena punktiem, ko daudzi uzskata par tādu kā iedarbinājumu, tādu kā signālu tam, ka laiki tūdaļ mainīsies. Jāņu vakaram ir ļoti skaists apzīmējums – mierīgi, bet krāšņi. Tā ir ļoti majestātiska kompozīcija. Tā ir rakstīta C mažorā, kurā ir 5 diēzi, un tā ir diezgan sarežģīta tonalitāte. Soprāniem pašās beigās ir jādzied augstais C, un tā ir viena no augstākajām skaņām, kas vispār jau kad ir skanējis dziesmu svētku estrādē. Šajā dziesmā ir 2 solo posmi, bet diriģenti gan agrākos laikos, gan arī beidzamajos laikos bieži vien šo solo posmus uztic visai soprānu un tenoru grupai. Var sakot, šeit ir ļoti daudz gan tehniski analizējumu detaļu, par kurām mēs varam priecāties, bet te ir arī ļoti skaists, tas staltais, majestātiskais dziesmas gars, bez kura nav iztēlojami dziesmu svētki, un par to vislielākais paldies Melngēlim.